Aizlūksim. kā jaunais sludinātājs, tad ir tāds, es uzskatu, ka jāsāk ar lūkšanu. Tās mēs paskamies, kungs, par šo dienu. Paldies Tev, ka mēs varam sanākt šeit, šajā te svētdienā, ka mēs varam būt šeit, Dievs, Tavā klātbūtnē. Atnest sevi, savas domas, savu prātu, savu ķermeni, savu miesu, kungs, atnest šeit, savu dvēseli, kungs, Tavā priekšā, šeit altāra priekšā, lai atdot Tev, kungs, un lai uzņemt no Tevis to, ko Tu esi mums sagatavojis, ka mēs varam ieiet kā templī, kur ir sagatavot šīs te skatāmās maizes, kungs, priekš Tavām ciltīm, Tēvs, ka mēs varam uzņemt to, mēs varam baudīt, un, kungs, ka šis ūdens no klīns vai no aks, ka tas nekad nebeidzās, un ka tas dzīvais ūdens mums dod dzīvību. Lai svētīts ir tas vārds, kas šodien tiek teikts, un Tavu klātbūtni maina apstākļus Jēzus vārdā. Amen. Es mazliet vairāk sarodzos nekā vajadzētu. Okay. Tas, ka es šeit stāvu, То, что я здесь стою. Ka es te stāvu katru svētdienu, nenozīmē, ka tad, kad man ir jādalās ar tādu Dievu vārdu, ka es nesatrauktos par to, ko es saku. То, что я здесь каждое воскресенье, это не значит, что я не волнуюсь, когда проповедую. Es iesākšu ar tādu tēmu. Я начну с такой темы. Es ilgi par to domāju. Я долго об этом думала. Man bija viena tēma, tāda, kur es gribēju runāt. У меня была одна тема, которой я хотела делиться. Un es viņu it kā pacēlu. Я ее как бы подняла. Iesāku domāt par to. Начала думать об этом. Un tad dabiskā veidā man atnāca prātā viens tēls, cilvēka tēls no Bībeles. И потом мне пришел в голову образ одного героя Библии. Dāvids. Давид. Un es gribēju tā kā uztaisīt tā kā pārsteigumu. Я хотела сделать сюрприз. Pārslēgt uz to, ka, vienmēr sakot, es izlasīšu tādu aprakstu par. Я прочитаю такое описание. Tātad, tas ir kā tāds evolūcijas process, kam iziet cauri cilvēks. Это как бы процесс эволюции, через который проходит сам человек. Par un pats par sevi. Par un ap. Okay. Tātad 4 gados mans tētis var visu. Мой отец может все. 8 gadi. 8 лет. Tētis kaut ko arī nezina. А мой папа что-то даже не знает. 12 gadi. 12 лет. Jā, protams, ka tētis to nesaprot. Конечно, папа ничего не понимает. 14 gadi. 14 лет. Tēvs, viņš taču vecmodīgs. Да, отец вообще старомодный. 21 gads. 21 год. Tas vīrietis ir novecojis, ko no viņa var gaidīt. Он вообще уже состарился, чего от него ждать? 25 gadi. 25 лет. Viņš šad un tad nāk klajā ar kādu labu ideju. Он иногда приходит с какой-то хорошей идеей. 30 gadi. 30 лет. Jāuzzina, ko tētis par to domā. Надо спросить, что папа об этом думает. 35 gadi. 35 лет. Nedaudz pacietības un vispirms, lai labāk tētis atnāk. Немножко терпения. Сначала пускай папа придет. 50 gadi. 50 лет. Ko tētis par to būtu domājis? А что бы папа об этом подумал? 60. 60 лет. Es vēlētos, ka varētu ar tēti parunāt. Я бы хотел, чтобы мог поговорить с папой. Tātad, kā jūs saprotat, Как вы понимаете, šodienas tēma. Сегодняшняя тема. Tā. Es atvainojos mazliet. Немножко извиняюсь. Tas nebija plānots. Это не было запланировано. Okay. Tātad. Jā. Tēvi. Отцы. Bībelē mums ir daudz tēvi, kas parāda to, ka patiesībā šī loma ir sarežģīta. В Библии показано много отцов, что означает, что эта роль очень сложная. Sarežģīta un ir mums gan ļoti labi piemēri, gan ļoti biedējoši piemēri.
Роль отца сложная. Есть хорошие примеры, есть такие не очень хорошие примеры. Jā, un paskatīsimies tālāk, ko Dievs vispār tā kā gaida no tēva. Посмотрим, что Бог ждет от отцов. Un pēc tam paskatīsimies, ko realitāte saka par to. И потом посмотрим, что реальность говорит об этом. Pirmais, ko Bībele saka, ka tēvs, Первое, что Библия говорит, что отец, ka viņš ir garīgais vadītājs. что он духовный лидер. Otrs, Второе, mīlošs vīrs. любящий муж. Trešais, iedrošinātājs. Третье, вдохновитель. Ceturtais, paraugs saviem bērniem. Четвертое, пример для своих детей. Piektais, sapņotājs. Пятое, мечтатель. Sestais ir kā vadītājs, mentors, padomdevējs. Шестое, который дает советы. Un septītais, viņš ir И nodrošinātājs. седьмое, обеспечитель. Un tagad es jums uzdošu jautājumu. Сейчас я вам задам вопрос. Kā jums liekas, kurš no Bībeles tēliem ir tāds vislabākais tēvs, kas jums nāk prātā? Kādi ir varianti? Как вы думаете, из Библии, кто самый лучший отец? Droši. Что вам приходит на ум? Вопрос на засыпку. Jautājums uz atbildēm. Вопрос на ответ. Нужны ответы. Jums ir kāds versijas, kurš Bībelē varētu tā kā būt labs tēvs? Jāzeps, tas ir kurš Jāzeps? Tas, kuram Jēzus bija. Nē, Marija un Jāzeps. Jēzus. Марijas vīrs. Okay. Муж Марии. Negaidīti. Jā. Ok, kāda vēl varianti? Tēvs, kas sagaidīja pazudušo dēlu atpakaļ. Ok. Какие еще варианты? Отец, который ждал заблудшего сына. Tēvs, kas aizved savu dēlu par upuri. Abrahams. Авраам, который хотел пожертвовать Tas ir сыном. labs tēvs. Ok. Jā, nē, labi, tas ir. Tur ir sava. Ir vieta tam būt, jā. Tas ir labs tēvs. Есть место этому быть. Ir vēl kādi varianti. Есть еще какие-то варианты? O, debes tēvs. Отец Небесный, который сотворил нас по образу и подобию своему. Patiesībā sakot, es tā papētot šo tēmu, Честно говоря, исследуя эту тему, ko es iesāku teikt par to, ka man bija viena tēma, un что я начала говорить, у меня была сначала одна тема, mana tēma bija kļūdas. и моя тема была ошибки. Un man es kāpēc ienāk prātā Dāvids. И не знаю, почему мне пришло в голову Давид. Zinu, ka Dāvids vienmēr, ķēniņš Dāvids, ja, viņš ir kā tāds paraugs mums pie visa. Знаю, что царь Давид, он как образец у нас. Viņš ir tur ķēniņš, viņš uzvarēja Goliātu. Он победил Голиафа. Viņš bija pēc tam valdīja 40 gadus Izrēlā. Он потом 40 лет правил в Израиле. Viņš ir pēc Dieva sirds. Он по Божьему сердцу. Bet kā tēvs, Но как отец. vai jūs esat kāds papētījis šo jautājumu, kāds Dāvids bija kā tēvs? Вы когда-нибудь рассматривали эту тему, как Давид был как отец? Nu, kā lai saka, es nesaukšu sliktākos tēvus Bībelē, Я не буду называть самые плохие примеры в Библии. bet Dāvids arī ir iegājis tajā sarakstā, kur mēs šodien iziesim cauri. Но Давид вошел в тот список, через который мы сегодня будем проходить. Principā šīs dienas varbūt to nevar saukt tādu svētru, ka tas ir tāds tā kā mācību viela. Может, не Tāds будем называть analītisks сегодняшнюю materiāls. проповедь проповедью, но как анализ, материал к размышлению. Jā, ka tas labs materiāls pārdomām, jo mēs, piemēram, skatīsimies, Потому что мы будем смотреть, lūk, šeit ir minēti tie tēvi, kuriem mēs mazliet pāanalizēsim, izvērtēsim viņa plus un mīnus, teiksim tā, lai varētu mācīties no tā. здесь отцы, которых мы сегодня проанализируем, их плюсы и минусы, и будем учиться от этого. Tātad Ādams, kurš bija pirmais, un Tā. viņam nebija pat tēva parauga. Первый Физического. был Адам, он был первый, у него даже не было образца, у него не было физического отца. Pēc viņa tāds ievērojamākais tēvs ir Noa. После него Ной. Ной, Viņš bija dievbijīgs Dievu priekšā. он боялся Бога. Ābrahāms, Авраам, visas jūdu nācijas tēvs. отец всего Израиля. Īzāks, viņš bija Ābrahāma dēls, bet tajā pašā laikā viņam tāds specifisks status principā Īzākam. Viņš bija tēva dēls. Īzāks. Исаак, он был сын Авраама, но он был так специфическая роль. Jā.
Jēkabs, Иаков, 12 cilšu tēvs, отец 12 колен Израиля, Mūzus, Моисей, likumdevējs, который принес закон, Dāvids, царь Давид. jā, kurš bija vīrs pēc Dieva sirds, Он был сын по сердцу Божьему, un Jāzeps. муж по Jā. сердцу Божьему. Jāzeps Иосиф. bija Jēzus zemes tēvs, vai, teiksim tā, šis vārds, kas man pašai kā atklās, auģu tēvs. Аудžutēvs. Он был отчим Un Dievs tēvs. и Бог Отец. Mēs parunāsim par tēvu, dēlu un vispār šo te statusu. Будем говорить об отцах, о детях и вообще об этом статусе. Kādam var būt brīnums, ka ir melnādaini cilvēki. Es nezinu, Для кого-то удивительно, что dažādas krāsas cilvēki. да, разных цветов люди. Es to esmu ielikusi visu ar tādu mērķi par to, ka cilvēki ir dažādi. Я это поставила с такой целью, чтобы понять, что люди разные. Dievs ir visu nāciju radītājs. А Бог творец всех наций. Un mēs pieskarsimies tur, kur radās šīs te. Dievs principā radīja pēc Ādama visas nācijas. И мы коснемся того, что Бог после Адама создал разные нации. Jā. Un tiesībā es mazliet gribu atkāpties no šiem te cilvēkiem un parunāt mazliet par diviem īpaši izciliem Bībeles piemēriem. Хочу немножко отойти от этих людей и поговорить о героях Библии особенных. Ir divi tādi īpaši Bībeles tēvi, ko izceļ Bībele, bet jūs viņus nenosaucāt, nepieminējāt. Есть такие люди, которых вы не назвали из Библии. Un viens no Они viņiem особенные. И один ir из них Ījabs. это Iov. Иов. Ījabs pēc Dieva skatījuma, izanalizējot viņa uzvedību, viņa paradumus, viņš tiek uzskatīts par vienu no vispriekšzīmīgākajiem tēviem Bībelē. Смотря на его поведение, можно сказать, что он один из лучших отцов, описанных в Библии. Varbūt tagad tas tā neliekās, mazliet apskatīsim tos bibliskos faktorus, un varbūt, ka vēl kāds tad piekritīs Может, man. пока это так не кажется, но мы посмотрим, и может кто-то со мной согласится. Jo viņš bija, principā, es izlasīšu to, kas rakstīts slaidā, ka viņš bija apņēmies nodrošināt savus ģimenes garīgo labklājību. Он обязался обеспечивать духовное состояние своей семьи. Varbūt jūs atceraties, kad viņam bija 7 dēli un 3 meitas, Может, вы помните, что у него было 7 сыновей и 3 дочерей. un viņš pastāvīgi bija lietas kursā, ar ko nodarbojas viņa bērni. И он всегда был в курсе дел, чем занимаются его дети. Viņš bija radījis savā ģimenē tādu struktūru, ka viņi satikās visi ģimenei kopā, vai atsevišķi bērni ar bērniem. Он создал такую структуру в семье, где они собирались вместе, Un viņi pavadīja laiku kopā. и они проводили время вместе. Ja mēs skatāmies uz mūsdienu tādām tradīcijām, Если мы смотрим на традиции нашего времени, tad mēs mazliet tā kā tomēr, ka šis būtu tāds labs piemērs pie tā, ko mēs varētu darīt kopā ar saviem bērniem. то пример Иова – это хороший пример для нашего времени. Un katru reizi pēc šīm te pasākumiem vai ballītēm, kas viņiem tur notikās, tikšanās, И каждый раз после их этих встреч Ījabs vienmēr par viņiem nes upurs un aizlūdz par viņiem, vai viņi nav izdarījuši kaut ko neapdomīgu vai kaut ko nelāgu vai sagrēkojuši. Иов всегда приносил за своих детей Богу жертвы. Jā, viņš vienmēr, principā, iestājās par viņu garīgo šķīstību vai tīrību, kā viņi auga, viņa bērni. Он всегда молился за духовное состояние своих детей. Un teiks, tā doma nest upurus pār saviem bērniem. И вот эта мысль приносить жертвы за своих детей, Tas arī liek aizdomāties to, ka viņš arī apzinājās, ka viņa bērni varbūt arī nav ideāli, bet viņš tā kā iesaistījās, lai to labotu. да, как бы нам надо задуматься, что, он понимал, что его дети не идеальны, и может и нам надо задуматься, что наши дети не идеальны, и нам надо за них молиться. Un ņemot vērā to, ka Bībele apraksta to, ka tēvs arī neatradās vienmēr viņu pasākumos. И беря во внимание то, что отец не всегда был с ними на всяких там, где они находились, Mēs varam mācīties to, ka mums nevienmēr ir jābūt iesaistītiem vai jākontrolē savu bērnu dzīvi, lai mēs varētu par viņiem garīgi iestāties un aizsargāt viņus.
И поэтому нам не обязательно находиться там, где наши дети, контролировать, где они, но мы можем молитвой их защищать. Jā, un pirmais, ko mēs varam mācīties no viņa, ka viņš bija taisns, dievbijīgs un bijās Dievu. Первое, что мы можем учиться и у Иова, что он был праведный и он честный, боялся Бога. Viņš nesa upurus par saviem bērniem, iestājās par viņiem un nepārtraukti aizlūdz par savu ģimeni. Он приносил жертвы за своих детей, молился за них Un viņš arī izvairījās no ļauna, to saka mums Dieva vārds. и он старался не делать злого. Un ir tāds Spurgeons ir teicis, ka pazaudē visu, kas tev ir, izņemot savu raksturu. Спёрджен сказал, потеряй, еще раз. Visu, kas tev ir, izņemot savu raksturu. Ты можешь потерять все, что у тебя есть, кроме своего характера. Jo, kad viss būs zaudēts, jūs varat dzīvot, turpināt ar sevi. Потому что когда все будет потеряно, вы можете продолжать жить с собой. Un mēs varam valkāt savas maskas, pārvaldīt savu visu, kas mums ir, un spēlēt savus lomas. Мы можем носить маски, менять свои маски. Bet mūsu bērni zinās, kas mēs īstenībā Но esam. наши дети будут знать, кто мы на самом деле есть. Jo mēs dzīvojam kopā ar viņiem. Потому что мы живем вместе с ними. Un šeit arī ir labs, man liekas, tas akcents uz to, И здесь хороший акцент на то, uz tēva dievbijību, на богобоязненность отца. ka tēvs, ka viņš bija viņiem kā paraugs. Что отец был для своих детей как пример. Un bieži vien Iobs tiek pieminēts vairākos momentos. Viens no tiem ir viņa sieva. И часто Иов был как пример. Un bieži vien tiek pieminēta viņa sieva. И часто упомянута его жена. Un Bībele saka, ka viņa sieva teica tā, ka, atmet to Dievu, ko tu tur mocies? И Библия говорит, что жена часто говорила, хватит тебе, забудь ты про Бога, что ты тут мучаешься. Bet patiesībā šeit mēs varam redzēt, ka pat ja tava sieva gluži neiet tajā, kur tu. И здесь мы видим, что даже если твоя жена не идет туда, куда ты идешь. Angliski ir tas teiciens, ka jūs neesat vienā lapas pusē. Когда вы не... По-английски это говорится, что если вы не на одной странице. Tik un tā mēs varam redzēt, ka viņam izdevās kā tēvam. Но все равно мы видим, что как отцу ему удалось pārvaldīt un radīt to Dievam patīkamo ģimeni, kā Dievam patīk. Создать такую семью, которая нравится Богу. Mēs vēl pēc tam pieskarsimies pie Ioba, iesim tālāk. Мы потом еще коснемся его, но сейчас пойдем дальше. Un tālāk mēs izlasīsim tā. Дальше мы прочитаем. Mēs izlasīsim no 5. mūzes 6. nodaļas no 5. līdz 9. pantu. Второзаконие. Es visu un tad. Да. Okay. 6 глава, Izlasīšu latviski un tad krieviski. Un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Un lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti tavā sirdī un atgādini tos saviem bērniem un runā tos sēžot savā namā un pa ceļu, ejot, guļoties un ceļoties. Un sien tos kā zīmi uz savas rokas un liec par zīmi starp acīm un pieres un raksti tos un liec pie sava nama durvju stabiem un pie vārtiem. Люби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей душой своей и всеми силами своими. Эти повеления, которые я даю тебе сегодня, должны быть у тебя в сердце. Внушай их своим детям, говори о них, когда сидишь дома, и когда идешь по дороге, когда ложишься и когда встаешь. Навяжи их, как символы, на руки и обвяжи ими лоб. Напиши их на дверных косяках и на воротах своего дома. Un šī rakstvieta ir minēta 5. mūzes 6. nodaļā, kur ir rakstīta par vislielākajiem baušļiem. Здесь написано о самых больших заповедях. Protams, mēs dzīvojam jaunā derībā. Конечно, мы живем в Новом Завете. Vecā derība paskaidro jauno derību. Ветхий Завет объясняет Новый Завет. Un jaunā derība piepilda veco derību. А Новый Завет исполняет Ветхий Завет. Un Dievam patīk, ka mēs pildam viņa noliktos nosacījumus un noteikumus. И Богу нравится, что мы исполняем Его условия. Un šī te rakstvieta atbilst vienam cilvēkam, kuru
Es teikšu godīgi, es tā līdz nebiju pamanījusi pirms tam. И это местописание соответствует одному человеку. Скажу честно, я это раньше не замечала. Bet Bībeles pētnieki ir izsicinājuši, ka šis ir otrs tēvs, kurš ir bijis perfekts Dieva acīs. Но исследователи Библии говорят, что это второй отец, который был перфект. Viņš Ideāli. atbilda Dieva baušļu nosacījumiem, kā audzināt savus bērnus. Он соответствует условиям, как быть идеальным отцом. Un tas ir Jonadabs, И это Йонадан. tur, ka mēs izlasīsim Jeremijas 3.5. Nezinājāt, vai ne? Tādu Neznāju. vārdu. Es godīgi teikšu, arī nebiju viņu tā pieskaitījis tēva pulciņam. Честно говоря, я тоже его не причисляла к хорошим отцам. Bet izlasīsim Jeremijas 35. nodaļā, Иеремия, 35 глава, 6, 8, 15, 19 pants. 6, 8 и с 15 по 19. Nē, komats, katrs pants atsevišķi. А, Taču tie atbildēja, šeit ir viss stāsts par to, kas notiek tuksnesī, здесь речь идет о том, что происходит в пустыне. un ir Dieva saruna, И есть разговор Бога. un ir šis te dialogs. И есть такой labi, диалог. īstenībā varbūt labis kontekstā. Tātad tuliņām Jeremijas. Labi, izlasīšu. Tad tie atbildēja, mēs nedzeram vīnu, jo mūsu tēvs Jonadabs, Rehab dēls, ir mums pavēlējis, jums nebūs vīnu dzert, ne jums, ne jūsu bērniem, ne mūžam. Un turklāt es sūtīju vienmēr pie jums visus savus kalpus, praviešu un liku jums sludināt atgriezties ik viens no saviem ļauniem ceļiem. Un to saka Dievs. Tādēļ saka tas kungs Cebaots, Izraēla Dievs, Jonadabam, Rehab dēlam, nekad netrūks tāda vīra, kas stāvēs manā priekšā vienmēr. Но они ответили, мы не пьем вина, потому что наш предок Ионадаб, сын Рехава, повелел нам. Ни вы, ни ваши потомки не должны никогда пить вина. Снова и снова я посылал к вам всех моих слуг пророков. Они говорили, обратитесь каждый от своего злого пути и оставьте свои злые деяния. Не следуйте за чужими богами, чтобы служить им. Тогда вы будете жить на земле, которую я дал вам и вашим отцам. Но вы не обращали внимания и не слушали меня. Es to es nevis tuksnesī. Vienmēr sakot, Dievs šeit uzsver to, ka ir kaut kāda ģimene. Еще не дочитала. Поэтому так говорит Господь сил, Бог Израиля. Ионадав, сын Рехава, не останется без потомка, который будет мне служить. Ir kāda ģimene, Есть как одна семья, ir kāds tēvs, есть один отец, kurš iemācīja saviem bērniem tādu paklausību. который научил своих детей такому послушанию, Nevis tikai tā kā izpildīt likumu, не просто исполнять закон, bet tas bija tā kā viņu dzīvesveids. но чтобы это было их образом жизни. Viņš mācīja viņiem nedzert vīnu šajā gadījumā, В этом случае он учил их не пить вина, un viņi to arī nedarīja ne pie kādiem nosacījumiem. и они этого не делали ни при каких Viņi обстоятельствах. bija nelokām tajā, ko tēvs viņiem bija mācījis. Они не приступали того, что отец их научил. Un varbūt liekas, kāpēc vispār pamanīt, tur mēs taču arī saviem bērniem mācām, un viņi arī, tas nav nekāds jaunums, viņi arī nedzer. Кажется, почему именно он, мы тоже своим детям не разрешаем пить, и они не пьют. Bet šeit ir runa par 250 gadiem, Но здесь речь идет о 250 годах. kad tas bija cik paudzes, tas sanāk, ja mēs bibliski viena paudze 21 gads, ja, tad tas ir 10-11 paudzes, Что это много поколений. kad cilvēki vienkārši pildīja to, ko viņu tēvi bija nodevuši bērniem, un viņi nodeva to tālāk. Что дети исполняли то, что их отцы говорили, следующие их в роду исполняли то, что говорили отцы. Un tas ir tas, ko Dievs bija pavēlējis cilvēkiem, Это то, что Бог повелел людям, nodot tālāk, ka tēvi nodod bērniem, bērni kļūst par tēviem saviem bērniem. передать дальше, чтобы отцы говорили своим детям, потом дети, когда вырастали, опять своим детям. Redz, kur atgādina to saviem bērniem un runā, sēžot savā namā pa ceļu, ejot un guļoties. Говори об этом со своими детьми, идя по дороге, ложась спать.
Tas nozīmē, tas ir reāls dzīvesveids, kad mēs to pastāvīgi darām un mācām savus bērnus, un viņi to uzņem labprātīgi, un viņi to dod tālāk. Это означает, что это должно войти в наш образ жизни, что мы все время учим своих детей, потом наши дети учат своих детей. Un Dievs to atzīmē, ka viņš saka, es jums, savai tautai, kad jūs kaut ko nedarījāt, sūtīju praviešus. И Бог говорит, я вам, своему народу, когда вы не слышали, я послал вам пророков. Kalpus, liku Slūg. jums sludināt, Я говорил, чтобы они вам проповедовали. un jūs tik un tā А вы neklausījāt. все равно не слушали. Un tāpēc И поэтому viņš svētīja, šeit 19. viņš svētīja viņus, ka jums nekad netrūks tāda vīra, kas stāvēs manā priekšā vienmēr. он сказал, что у вас не будет не хватать такого человека, который будет стоять передо мной всегда. Dievs atalgo. Бог награждает. Un mēs vēl tālāk pastīsimies par tiem pārējiem cilvēkiem, kas, teiksim tā, darīja kaut kādas lietas, un Dievs atalgoja. Мы потом посмотрим других людей, которые делали свои дела, и Бог им награждал их. Šeit ir viena tāda interesanta nianses. Здесь такой интересный нюанс. Tieši ir virsū metāls. Viņš bija pagāns vispār pirms tam. Вообще, перед этим он был язычником. Izrādās, ka viņš pat nebija Izraēlas tautas, kā lai saka, asins radniecības mantinieks pēctecis. И оказывается, что у него не было ничего общего с израильским народом. Kad Dievs tik ļoti respektē to, kad tu, neskatoties to, no kurienes tu esi nācis, izvēlies sekot Dievu vārdam. И Бог очень уважал то, что, несмотря на то, откуда ты родом, что ты следуешь за Богом. Un viena no manām pēdējām tādām pārdomu atklāsmēm ir par to, Одно из моих последних откровений, ka Dievs vienmēr grib redzēt reāli tavu ticību, reāli tavu saucienu, reāli, kad tu klauvē. что Бог хочет видеть твою реальную веру, твой реальный голод по Богу, и что ты реально стучишь. Un viņš nenāk vienkārši un nesvētīt tevi, tāpēc, ka tu esi, piemēram, aizēji Ziemassvētkos uz draudzi. И Он не будет тебя Просто благословлять vienkārši просто tāpat. потому, что ты пришел на богослужение Ka на tavas sirds nav Рождество, tajā. а твое сердце, оно не с Богом. Kad tu nemāci bērniem to, kas būtu labs un patiess. Что ты не учишь своих детей тому, что хорошо и что Богу нравится. Kad Dievam patīk šī pēctecība. Богу нравится, что передается из поколения в Un поколение. kāds ir teicis, ka Dievs, viņš vispār nav viena cilvēka Dievs. И кто-то сказал, что Бог, Он не Бог одного человека. Viņš ir paudžu Dievs. Он Бог поколений. Viņš skatās pāri, ka mēs sākam lasīt Bībeli. Когда мы начинаем читать Библию, мы видим, что Бог смотрит через поколение. Jā, viņš pārlec pāri, un tas dzemdēja to, un tas dzemdēja to, un viņš pārlec vienkārši pāri izlaiž 10 cilvēkus. Он перескакивает, может пропустить 10 людей, он перескакивает из поколения Un в tad viens поколение. no viņiem, un viņš atrada tur, Enošs atrada labvēlību manās acīs. И потом он говорит, Enošs. Енох нашел Jā. благоволение в моих очах. Un tur pa vidu bija tur cik 10 gandrīz paudzes, un tās vienkārši, kur viņas palika. А посередине было 10 поколений, но он их не заметил. Где Dievu они interesē подевались. šī pēctecība, ka mēs uzturam uzticību viņam pēctecībā paudzēs. Богу нравится, что мы верны Ему из поколения в поколение. Jā, un viņš svētīja par paklausību И Он uz благословляет 250 gadiem. за послушание, Он благословил на 250 лет. Un mēs reizēm dzīvojam, mums ir šīs domas, kāpēc es dzīvoju lāstos, И иногда у нас мысль, почему я живу в проклятии, kāpēc man ir alkohola atkarība. почему у меня зависимость от алкоголя. Un mums jau nav tālu jāmeklē, mēs varam redzēt savu vienu paudzi uz atpakaļ. И нам далеко искать не надо, одно поколение назад, Maksimums, cik mēs redzam, ir 4 un ir pilnīgi pietiekami. максимально 4 поколения. Un mēs jau varam redzēt, kāpēc es šodien esmu tur, kur es esmu. И мы уже можем видеть, почему сегодня я нахожусь там, где я есть. Vai arī tieši šodien mēs redzam, kad ir šīs te kristīgās ģimenes paudzēs. Или наоборот, мы видим христианские семьи, которые с поколения в поколение христиане. Un mēs redzam, kāpēc viņi ir svētīti šodien. И мы видим, почему они благословлены сегодня. Dievs ir atvērts, lai mūs svētītu. Bог открыт, чтобы нас благословлять. Bet jautājums, vai mēs esam gatavi arī viņam sevi tā kā atdot? Вопрос, готовы ли мы себя отдать Ему? Vai es esmu gatavs uzzināt kaut ko par Dievu? Готов ли я узнать что-то о Боге? Un uzzinājis, vai es esmu gatavs to mācīt arī saviem И bērniem? тогда, когда я узнал, готов ли я это передавать своим детям? Un tad mēs pārējām pie
И тогда Ādama. мы переходим к Адаму. Viņam nebija tēvs, vai ne? У него не было отца. Tas ir briesmīgi. Es nebiju pat iedomājusies, nekad nebiju tā skatījusies, ka viņam nebija tāds fizisks tēvs. Я никогда так на это не смотрела, что не было физического отца. Un mēs bieži vien esam dzirdējuši cilvēku, kurš saka, kad es aiziešu debesīs, tad es to Ādamu vienkārši. И часто я слышала, что люди говорят, когда я пойду на небо, я этого Адама там... Ka es gribēšu Ādamu vienkārši, viņš jau it kā ir mirdams nomirs, bet es gribu, lai viņš vēl, es viņu klonēšu un vēl vienreiz nogalināšu, apmēram tā. Я когда пойду на небо, он умер, но я его клонирую, еще раз убью. Jo Ādams mums reizēm, viņš patiešām ir piemērs tam, Потому что Адам, он пример тому, kad Dievs meklē tēvus, kuri brīvprātīgi paklausītu un pakļautos Dieva mīlestībai. Бог ищет отцов, которые добровольно будут покорны в Божьей любви. Un izrādās, ka Ādamam bija tomēr pats labākais tēvs, kurš vien varēja būt. И оказывается, у Адама был самый лучший отец, какой только может быть. Viņš ēdienas dārzā pastaigājās kopā ar Dievu tēvu, ar pašu radītāju. Он в Эдемском саду гулял вместе с Богом Отцом, который сотворил все. Un šis te aplis, principā, viņš tur savienojās kopā, kad Ādams radītāji, kad tur nav trūkumu. И там нет никаких недостатков, что Адам ходил с самим Создателем. Nu, Ādamam bija šis te mīnus, kad kā viņš pārtrauc attiecības ar savu debesu tēvu, sagrēkojot. И как Адам прервал свои отношения с Небесным Отцом, он согрешил. Un tagad Dievs ir taisnīgs. И так как Бог праведный, Viņš deva viņam šo iespēju izbaudīt savu grēku augļus. Он дал ему возможность насладиться плодом своих рук. Un viņš pats izbaudīja šo te savu lēmumu sekas. Плодом своего греха, и он сам испробовал то, что он наделал. Un viņš arī viņam uzdeva šo te vareno superīgo mūsdienu jautājumu. И он задал ему этот важный вопрос нашего времени. Jā, jauniešiem nepatīk šī te sadaļa. Молодежи не нравится это. Uzņemies atbildību Возьми ответственность par neveiksmēm un saviem trūkumiem. за неудачи и за свои недостатки. Un šeit arī ir tas mūsu baiļu sindroms, no kurienes rodās. И вот здесь есть ответ, откуда берется наш синдром страха. Es sagrēkoju, Я согрешил, man ir bailes, мне страшно. un es pieņemu lēmumu neuzņemties atbildību par savu darīto И я darbu. принимаю решение не брать ответственность за то, что я натворил. Un kas tad notika tālāk? И Mēs что же visi zinām. происходит дальше, мы все знаем. Viņiem piedzimst dēls, 2 dēli, У них рождаются 2 сына, viens otrs atsevišķi viņi piedzim. ну, раздельно. Un viens dēls nogalina otru И dēlu. один сын убивает второго сына. Principā viņi dzīvo jau dēli, nopļauj šī te tēva grēka sekas, viņi kopē to. В принципе, сыновья пожали последствия греха отца. Tēvs ienes nāvis ģimenē, Отец Адамс. принес смерть в семью, Адам. un mirdams mirsi, ja. Tas, Умирай, умрешь. Dievs sacīja, ja tu ēdīsi no šī te koka, tad tu mirdams mirs. Бог сказал, если ты съешь с этого дерева, ты умрешь. Jā, krievs sanāk viens, jā. Un sanāk viņa dēls И получается, его сын nogalina brāli. убивает своего брата. Un sanāk, tur aiziet vēl paudzēs, vēl tālāk. Šis te, principā viņš ienes nāvi mūsu visai cilvēcei. В принципе, он принес смерть всему человечеству. Tad, ko mēs varam mācīties? Тогда что мы можем Un научиться? šeit jau mēs arī runājam par to, ka Dievam ir vajadzīgi tēvi, kuri brīvprātīgi paklaus. Здесь и говорится о том, что Богу нужны люди, которые добровольно слушаются. Отцы, которые добровольно Mācos uz šīm te послушны. Ādama kļūdām. Чтобы мы учились на ошибках Адама. Un dzīvot godprātīgi no Dieva, neko neslēpjot. Жить честно и ничего не прятать от Бога. Un arī Kains, viņš arī, Dievs jautā, kur ir tavs brālis? И у Каина Бог спрашивает, а где твой брат? Un viņš saka, vai es esmu viņam kaut kāds tur gans, Он говорит, что я ему, сторож ему? ka viņš arī principā negribēja arī uzņemties atbildību un pateikt, ka jā, man viņš nepatīk, tas mans brālis, mēs tur, es viņu novācu no ceļa. Он не признал свою ошибку и не взял ответственность. Он не сказал, да, я убил своего брата. Tātad neko neslēpt. Первое, ничего не прятать. Un uzņemties atbildību par savām neveiksmēm un trūkumiem.
и взять ответственность за свои неудачи и недостатки. Mūsu lielā mācību stunda, vai ne? Большой урок сегодня. Ja es esmu kaut ko nozadzis, tad ja man jautā, kur ir tas palicis, tad es saku, jā, es to nozagu. Если я что-то украл, и у меня спрашивают, куда это делать, ну, возьми ответственность, скажи, да, я это украл. Labi, Ādama nodarbība beigusies, ejam tālāk. Урок про Адама закончился, начинаем следующий. Ejam pie Noā. Идем к Ною. Kāpēc Noā? Почему Ной? Viņš ir tāds īpašs cilvēks, kurš, teiksim tā, mūsdienās varētu būt tāds prototips mūsdienām. Он такой особый человек, можно сказать, что он прототип современности. Ka viņš būvējot šo šķirstu, kur glābties. Строя ковчег, где люди спаслись. Un tā galvenā doma, kad apkārt bija šī te visa samaitātā pasaule. И мысль в том, что вокруг был этот испорченный мир. Un tas ir tā kā mēs šodien, mēs aizējam uz savu darbu vietu. Это как мы сегодня, мы приходим на свою работу. Un es arī strādāju kolektīvā, nu tādā teorētiskā online kolektīvā. Я тоже работаю в коллективе, он онлайн-коллектив. Jā, un cik es tur pazīstu, varbūt 20 cilvēks, es nezinu, vai vispār kāds ir ticīgs. И я знаю, ну сколько там, 20 людей, я не знаю, есть ли там вообще кто-то верующий. Un iepriekš strādāju firmā, kur tur 80 cilvēku, un neviens nedeva ziņu, ka viņš būtu bijis ticīgs. Kaut kādu pazīmi gada laikā nebija. И до этого я работала в коллективе 80 человек, и тоже никто не дал знать, что он христианин. Un mēs tā kā Noā reizēm iepaldam savā darba vietā ar savu kuģi. И мы иногда, как Ной, приплываем на свою работу на своем корабле. Un mēs tā kā runājam, vai ne, kad mēs esam ticīgi. Nu, mēs dodam kaut kādas zīmes, Instagramā ierakstām I love Jesus. И мы даем какой-то знак, что мы верующие, или там в Инстаграме напишем, или там... Jā, visiem vajadzētu zināt. Еще как-то, люди должны знать, что мы верующие. Bet, ka mums ir jāiznes tā mūsu ideja cauri vieniem pašiem. Нам надо нести эту идею самим, одним. Kad mums apkārt patiesībā ir šī nešķīstība un netīrība, un mums ir jāpasaka, ka man Dievs teica, ka es tur nezinu, tradicionālais joks no manas pagātnes. Ir tāds joks, kad strādāju darba kolektīvā, kur tāds open office variants. Atvērts office, kur visi viens otru redz. Раньше я работала в открытом офисе. Un, ja Dievs man uzrunā un atsaucās manā sirdī, piemēram, gavēt, И если Бог меня проговорил в сердце и сказал, что мне надо попаститься, un ja mēs visi ejam pusdienas kopā ēst, и мы все идем вместе с коллективом кушать, un ja обедать, viens cilvēks sēž un ēd, viņš sēž savā ofisā, savā publiskajā galdā, а один сидит и не ест за tad общим tas ir ļoti столом, labi pamanāms. то это очень хорошо видно. Un cilvēki uzdod jautājumu. И люди задают вопросы. Okay, viņi pirmā dienā neuzdod Ну jautājumu. ладно, первый день не задают еще. Tev tur, nezinu, diēta vai vēl kaut kas tāds. Man ir diēta, es dievēju. Может быть, у тебя диета, да? Varbūt nauda beidzās. Или деньги закончились. Nav ko ēst man. Нету что кушать. Otro dienu, Второй день, trešo dienu. третий день. Bet ja tās ir 30 vai 40 dienas, Но если это 30 или 40 дней, cilvēki uzdod jautājumus. то люди зададут вопрос. Jo, piemēram, tas office atrodas ne pilsētas centrā. Офис находится не в центре города. Es neaizskrienu paēst pusdienas tur blakus kafejnīcā. И я не могу сбегать рядом в кафе покушать. Tad tur vienkārši sēdi. Ты просто сидишь и не Un ешь. cilvēki pamana, tu jūties kā tāds замечают. būvnieks, šķirsta būvētājs. И ты чувствуешь себя, как будто ты строишь ковчег. Un tad cilvēki sāk runāt par tevi. И тогда люди начинают говорить. Un viņi izmet visādas pareizticīgo jociņas. Они начинают всякие шутки в твой адрес Ka выпускать. tuvojās tur Paskā un tur visādas joki no gavēņiem, kas ir reliģiskā vidē. Всякие религиозные шуточки выпускают. Un arī Noā viņš izceļas ar to, ka neskatoties to, kādu pasauli ļaunu viņam bija apkārt, viņš palika un stāvēja uz to, ko Dievs viņam bija teicis. И Ной отличается тем, что несмотря на сколько развращенный мир был вокруг, он стоял на своем, он стоял на Божьем Слове. Mēs esam privileģēti, jo Dievs runā uz mums katru dienu. Мы вообще Vajadzētu tā būt. привели.
Mums ir privilēģija. У нас есть привилегия, что Бог с нами говорит напрямую. Tā būtu teorētiski, Mūzes mūs apskaut par to. Мозес бы нам завидовал, Моисей бы нам завидовал. Viņam vajadzēja kāpt kalnā, Ему надо было идти на гору, viņam vajadzēja kaut kādā veidā izsaukt Dievu, ему надо было как-то vызывать Бога, viņam vajadzēja iet tur mākonī iekšā, ему надо было идти в облако, viņam vajadzēja gaidīt vārdu. ему надо было ждать слова. Un visi pravieši tur, Jeremija un Jēsai, viņi gaidīja Dievu vārdu. И все proroki, Иеремия, Исаия, они ждали, Un когда Бог начнет говорить. Ēlis vispār nedzirdēja varbūt 40 gadus Dievu vārdu. Елисей вообще 40 лет не слышал Бога. Ēlis. Un sanāk, Илья. sanāk, mēs varam dzirdēt katru dienu. А мы можем слышать каждый день. Un no, es nezinu tos ciprus precīgi, tur viņš kaut kādus 150 gadus nedzirdēja Dievu vārdu pēc tam, kad vienreiz Dievs bija runājis ar viņu. И Ной, он сначала Бог ему сказал, и потом он много лет, больше 100 лет не слышал дальше. Ko nozīmē mūsdienās saņemt Dievu vārdu, kaut kādu pravietojumu, un tad visu mūžu vairs nedzirdēt Dievu vārdu, bet darīt to, ko viņš tev teica? Чтобы для нас это значило, что один раз Бог нам сказал, и потом в течение жизни вообще ни разу не говорил. И ты должен остаться верным тому, что Бог тебе сказал. Iedomājieties, ka Noā nebija šitā te grāmata, ja Bībele, У Ноя не было вот Библии. kur viņam nebija tie visi citi apsolījumi un visi apsolītās zemes, tur tie medus un piens. У него не было об обетованной земле ничего известно. No, nebija manā vēl. Jā, un, bet šeit mums Но здесь у šodien нас сегодня moderniem attīstītiem cilvēkiem для современных людей ir cilvēki, kas saka, ka atkarībā no tulkojuma, есть люди, которые говорят, что в зависимости от перевода, kāds ir vārdu kārtība tekstā, какой порядок слов в тексте, forma teikumam, какая форма предложения, ka ir no 1000 līdz 3000 apsolījumu tam, kas to paņem. есть от 1000 до 3000 обещаний. Tas nozīmē, ka tas 150 gadus nesaņemt vārdu. Это значит, 150 лет не получается больше слова от Бога. Ja es kā šodien 2024. gadā neesmu saņēmis vārdu sev personīgu, piemēram, tur, es nezinu, gadu, Если я сегодня, в 2024 году, если целый год Бог мне не давал ни одного слова, tas nozīmē, ka es veselu gadu neesmu lasījis Bībeli. это значит, что я целый год не читала Библию. Tāpēc, ka šeit, te ir tik daudz apsolījumu, Потому что здесь столько обещаний. ka lai es neatrastu vienu no viņiem, man būtu jāpacenšas. Чтобы не найти обещания, мне надо постараться. Man liekas, ka mums analfabētisms nav vairs populārs mūsdienās, vismaz mūsu valstī. Mēs mākam lasīt, līdz ar to mēs varam saņemt. Мы умеем читать, поэтому можем принимать от Бога. Ko es no tā visu gribu teikt, kad no Что я хочу сказать? То, что Ной, kā tēvs, как отец, viņš saņēma vārdu no Dieva. он получил слово от Бога. Viņš aizsargāja savu ģimeni. Он сохранил свою семью. Viņš šķirstā iegāja tikai viņa ģimeni. В ковчег вошла только его семья. 3 dēli un viņu sievas potenciālās. 3 сына Jā. и их жены. Un viņš paliek uzticīgs. Он остался Jā. верным. Un par to Dievs viņu apbalvo. И за это Бог его наградил. Un Dievs viņam paliek uzticīgs. И Бог ему остался верным. Un viņš viņu svētī. И он его благословил. Ja mēs esam uzticīgi, tad Dievs ir uzticīgs. Если мы верны, то Бог верен. Un šeit nav runa, neapmaldieties te par to, ka ja es vienu dienu nesaņemu vārdu no Dieva, Ну, не надо заблуждаться, если один день там не получила слово от ka Бога, Dievs tad nav vairs uzticīgs. что Бог теперь неверный. Dievs ir uzticīgs Бог ilgtermiņā. верен долгосрочно. Un ja es arī ilgtermiņā neesmu viņam uzticīgs, А если я ему не верна долгосрочно, tad es vienkārši nepieņēmu, man ir grūti jau dzirdēt viņu, un es pats nogriežu no sevīm savu svētību. тогда мне уже самой трудно слышать Бога, и я сама отрезаю благословение от Dievs себя. jau paliek tur, viņš jau dod, Бог остается Богом, и Он дает, bet es но nepieņēmu, я не принимаю, jo es vienkārši atkāpjos. потому что я отошла. Un redz, kur ir tas, kad paklausība nav īstermiņa projekts, bet gan ilgstošs process. Послушание – это не какое-то быстрое действие, а Ну, это такая. долгосрочное. Ir kas saka, Projekt tas nav kā projekts. sprints, bet maratons. Это не как спринт, а как марафон. Ka es esmu uzticams tur 1 nedēļu,
Допустим, я верна там неделю, pēc tam es atkāpjos no Dieva uz 3 gadiem vai 10. потом я отошла от Бога на 3 года или на 10 Pēc лет, tam es atgriežos pie Dieva, потом я вернулась к Богу, tad es atkal skrienu kaut kādu mēnesi, потом опять бегу с Богом, un pēc tam es atkal atkāpjos. потом опять отошла. Ka Dievam patīk šī ilgstošā uzticamība. А Богу нравится это долговременное послушание, верность. Un kas ir ar visiem šiem te cilvēkiem? Что со всеми этими людьми? Viņi visi ir cilvēki. Они все люди. Gan Ādams, И Адам, gan Noa. gan Ной, Иной, Ņinoj. Ниной. Viņi ir cilvēki un viņi kļūdās, Они люди, они ошибаются. Как и bet мы. Dievs paliek uzticams. Но Бог остается верным. Un ejam pie Abrahama. Идем к Аврааму. Mēs zinām, ka Abrahams, ka viņš ir tāds īsts tēvs, vai ne? Мы знаем, что Авраам настоящий отец. Pirmā doma, protams, ka viņš aiznes savu dēlu pa upuri. Первая мысль, что он отнес своего сына на жертвенник. O, jā. Долгожданного сына. Viņš gaidīja savu dēlu, un tad viņš viņu aiznes sadedzināt. Он Но- ждал долго сына и потом отнес его, чтобы сжечь. Jā, un Dievs negribēja, lai viņš viņu nogalina. Viņš gribēja pārbaudīt Abrahama uzticību. И Бог не хотел, чтобы он убивал сына, он просто хотел проверить верность Авраама. Ziniet, mēs reizēm, es tā daru ar savu bērnu. Мы иногда, я так делаю со своим ребенком. Kad viņi sakrāmē savu milzīgu somas, lai brauc kaut kur ciemos, Когда она собирает свою огромную сумку, чтобы ехать в гости, tad es viņai saku, tad tu arī to nesīs. тогда я говорю, тогда сама и неси. Un viņi ceļ un viņi nevar pacelt. Меня поднимает и не может поднять. Bet es jau nedomāju, ka viņai tagad būs tas jānes. Но я не думала, что ей нужно будет нести. Tas ir vienkārši tāpēc, lai viņi redzētu, ka tas ir kaut kas smags. Это просто для того, чтобы она видела, что это что-то тяжелое. Un Dievs reizēm viņš dara tāpat līdzīgi. Иногда Бог делает что-то наподобие. Viņš nevēlas, lai mēs to visu iznest paši. Он не хочет, чтобы мы несли это сами. Vai lai mēs, kā es saku, Ābrahama gadījumā, jā, kad viņš aiznes dēlu uz altāru, И в случае Авраама, когда он принес своего сына на алтарь, ka viņš jau bija sagatavojis šo jērku upurēt. Бог уже приготовил этого ягненка как жертву. Un viņš gribēja redzēt, ko darīs Ābrahams. Он просто хотел видеть, что Авраам будет делать. Un patiesībā Ābrahams iznes vienu tādu mūsdienu ļoti tādu aktuālu lietu, И на самом деле Авраам сделал одну очень актуальную вещь, ka mēs reizēm savus bērnus nostādām augstāk, ka tā ir visu mūsu pasauli. что мы иногда своих детей ставим так высоко, как будто это весь наш мир. Ka mēs viņiem pērkam visu, ko viņi grib. Мы им покупаем все, что они хотят. Mēs ejam tur, kur viņi grib. Мы идем туда, куда они хотят. Mūsu visu dienas režīms pakļaujas pilnīgi mūsu bērniem. Весь наш режим дня сосредоточен на ребенке. Мы pakартуем. Подчиняем, да. Mēs visu darām tā, lai būtu mūsu bērniem tā kā labi. Kā lai saka, mēs izpatīkam viņiem. Мы хотим угодить своим детям. Un šeit, ko Dievs runā uz Ābrahamu, И здесь, что Бог говорит к Аврааму, tajā laikā, в то время, kad viņš tur negāja uz veikalu, nepirka tur visu Barbie kleids, ko vien tur iegribētos, ja viņam būtu meita, piemēram, если бы у него была дочка, он бы не шел в магазин покупать там Барби. vai tur, labi, Īzāks saka, es gribu tur ekskavātoru traktoriņu, Или Исаак там скажет, хочу экскаватор, там un трактор. Ābrahams uzreiz skrien un tur taisa, Авраам un uzreiz бежит, делает, pasūt tur pa kaut kādu zīda ceļu, lai viņam atved. заказывает, чтобы ему привезли. No Āzijas viņš sūta tur, Iz jā, Āziju. no tā laikā nebija tas pēc viņa pirmais dēls, kā lai saka, mēs zinām, viņam bija vēl viens dēls, Мы знаем, что у него был еще один сын, Ismails, Измаил, kurš, piedzima no, kā lai saka, pārsteidzīgu lēmumu vadīts. который родился по плоти. Jā, pa ploķis vienkārši viņš pieņēma šo te miesīgo lēmumu kopā ar savu sievu, un viņam piedzima dēls, kurš ir fiziskais dēls, nevis apsolījuma dēls. Он принял решение со своей женой по плоти, и у него родился физический сын, но не сын обетования. Un runā, ka šis te Ismails, ka no viņa izcēlās šitas arābu tautas, И говорят, что от этого Измаила произошло рабство, арабские страны. jā, jo Dievs neatceļ savu svētību Abrahamam, Потому что Бог не отменяет свое благословение от Авраама. jo Dievs sacīja, ka es tevi svētīšu, Bogs un no tev tevis iet izies šīs te благословлю. varenās tautas. И от тебя произойдет великий народ. Un sanāca, kad izgāja 2 dēli,
Вышло, что от Авраама родились два сына. Un viens, tā kā es saku, viens apsolījuma dēls un otrs Один tāds, сын обетования, un viens no Hagars а второй от служанки, neapsolījuma да. dēls. Un viņš svētīja abas divas. И Бог благословил обоих. Un pēc tam tur bija šīs te tūkstneša tauts un zīdceļš, tāpēc, tas tirgošanās variants bija no Abrahama izgāja ārā. Abrahams bija svētīts. Авраам был благословлен. Un runājot par Abrahama kļūdām, ko mēs varam mācīties? И говоря об ошибках Авраама, что мы можем научиться? Ka Dievs mūs atbalsta un glāb pat tad, kad mēs kļūdamies. Бог нас ободряет и спасает, даже если мы ошибаемся. Un Abrahams kļūdījās ne jau tikai vienreiz vien. Авраам ошибся не только один раз. Un ģenētiski viņš to arī nodeva savam dēlam Īzākam. Генетически он передал это своему сыну Savu Исааку, uzvedību principā. свое поведение. Kad viņš tur visi zina to, ka tur viņa sieva, tā ir mana māsa. Tur mums tur ne no vienas mammas, kaut kā tur samudrījās, tur izstāstīja. Когда он боялся и сказал, что не сказал, что это моя жена, сказал, что это моя сестра. Un viņa dēls tieši to pašu И izdara. потом его сын сделал то же самое. Interesanti, vai ne? Интересно, да? Kā tēvi nodod saviem dēliem melošanas taktiku. Как отцы Aizsardzību. передают своим детям тактику, как врать. Jā, vai vienkārši kā baidīties, jo viņš jau Или baidījās как par sevi. бояться. Но он боялся за себя. Viņš да. baidījās, ka viņu tur tagad kaut ko neizdara viņam sliktu. Он боялся, чтобы ему не сделали Viņš плохо. kaut kādā ziņā savu tādu egoistisko domāšanu arī atdeva savam dēlam. В каком-то смысле свое эгоистическое мышление он передал своему сыну. Tātad Dievam patīk patiesa ticība. Богу нравится настоящая вера. Un uz ko ticība? Во что? Ka viņš tik un tā, neskatoties uz to, ka viņš bija gados vecs, Что Бог, несмотря ни на что, несмотря на то, что он старый уже, viņš tomēr pārkāp, kā es saku, viņš ārpus dabiskā, viņam piedzima dēls. что у него сверхъестественно рождается сын. Un ko mēs varam vēl mācīties, ka Dievs savus plānus atklāja Что мы еще можем научиться? Что Бог открывает свои планы periodus, viņš visu neizstāst uzreiz. по периодам. Он не раскрывает свои планы сразу. Viņš vada tālāk. Он ведет дальше. Kai pārējām pie viņa dēla Īzāka. Переходим к его сыну Исааку. Jums jau garlaicīgi, labi. Īzāks Исаак. ir vēl. Īzāks, mēs zinām, ka tas ir viņa dēls Abraham. Мы знаем, что Исаак это сын Авраама. Jā. Tātad Īzāks, viņš ģenētiski pārņēma tēva dabu. Исаак генетически взял себе характер отца. Un viņš природу tagad tāds отца. tuvākais sekotājs savam tēvam. И он как ближайший последователь своего отца. Un kā jau te arī teiks, kas lasa līdz, ka daudziem tēviem, tas ir domāts, ka tu jau esi par tēvu, vai tu domā, ka tu kļūsi tēvs. И там говорится, что многим отцам это не важно, ты сейчас отец или ты еще только будешь Ka отцом. mums ir biežiem bailes būt tādiem, kādi ir mūsu tēvi. И им страшно стать такими, какие были их отцы. Un ka mēs bieži vien domājam, ka, ko darīt, kad es noteikti nedarīšu to, ko mans tēvs darīja. И они думают, я не буду делать то, что мой отец делал. Es tur nelietošu Я alkoholu, не буду пить. vai es tur kaut kur nestaigāšu pa mājām apkārt. Или я не буду там блуждать по домам. Vai arī es tur, nezinu, kaut ko tur, nebūšu tik ārišķīgs, piemēram. Или не буду такой гордиться своим видом. Jā, по vai наружности. es nevēlos būt tur tāds bezpajumtnieks kā mans Или я не tēvs. хочу быть такой без места жительства, как мой отец. Vai arī es negribu būt, ka es esmu tik slavens kā mans Или я tēvs. не хочу быть такой знаменитый, как мой отец. Un cilvēkiem ir šīs te bailes no tā, ka viņi nokopēs to, ko tēvs ir devis. И у людей есть такой страх, что они могут перенять то, что их отец делал. Un Īzāks, viņam Isāk. bija arī iemesls baidīties par to. У Исаака тоже было Bailes, Причина бояться, да. baidīties, kad, ja viņš savus dēlus aiznesīs pa upuru. А если ему надо будет принести своего сына в Jo жертву? mūsdienu skatījumā tādā psiholoģija, kas analizēja, ka viņam taču bija bērnības trauma, vai ne? У него же была травма детства. Iztauties, kad jūs būtu bijuši kāds no jums, kad, piemēram, mans teica, mani sasietu, uzliktu uz akmeņiem un tagad aizdedzinātu, tas jau būtu hīts, vai ne? Представьте, Es taču esmu traumēts.
Представьте, что мой отец меня связал и отнес, чтобы сжечь. Я бы была Viņš травмирована. pateica man, mēs iesim pārgājienā, Он мне сказал, мы пойдем в поход, paņemsim ēzelīt līdzi, iesim cept šašliku. возьмем осла, будем жарить Un шашлык. mēs tur ejam ar Мы tēti. там идем с папой. Un tāds, tēti, bet tu nepaņem šašliku līdzi. Папа, ты же не взял Kur tad шашлык. gaļa tev? А где же мясо? Mums tikai tur, nezinu, ūdens līdzi. У нас там только вода с собой. Ko tad mēs ēdīsim? А что же мы будем kушать? Un tēvs tāds, nu ejam. Отец такой, ну идем. Viņš vispār varbūt, stāvi klusu, ko tu runā vispār. Вообще молчи, Ejam что ты тут klusējot. говоришь. Идем, молчим. Es taču būtu traumēts cilvēks, vai ne? Я же бы была травмирована. правда. Man būtu jāgājas abonements uz psihoterapiju. Мне Bet надо было loģiski, vai ne? записаться к психиатру. Jo man traumēja bērnībā, man gribēja tēvs sadedzināt. Потому что в Bet детстве tas меня skan отец briesmīgi, хотел vai ne? сжечь. Mēs esam aizdomājušies. Просто Kurš no задумайтесь, jums ir страшно же. tādās bailēs, kad tēvs gribēja jūs sadedzināt uz altu dievam atnest? Если бы вас отец хотел сжечь, принести в жертву Богу. Bet Īzāks, А Исаак, viņš dzīvo tālāk. он живет дальше. Viņš neviena rakstvieta nav teikta par Īzāku, vispār nekas tāds īpašs nav daudz rakstīts. В Библии вообще мало об Исааке говорится. Viņš nerakstīja, ka es bērnībā biju traumēts un tāpēc es tur kaut ko darīšu vai nedarīšu. Он не пишет, что я в детстве был травмирован, поэтому я что-то буду делать, что-то не буду делать. Un viņš tieši otrādi viņš iemācās no savu tēvu uzticēties Dievam. А наоборот, он учится у своего отца, как доверять Богу. Un te ir vēl viens moments par Īzākam piedzimst divi dēli. Здесь еще один момент. У Исаака рождается двое детей. Jēkabs un Ēsavs, Иаков и Исав. kurš atcerās šos te diviņu brāļus. Кто помнит этих To близнецов? pūkaino brāli. Один волосатый, Balts un pūkains, kurš bija rišs. белый волосатый, рыжий. Un otrs šis te brālis, kurš bija schēmotājs, manipulators. А второй манипулятор. Jā. Второй манипулятор. Un rakstīts, ka Īzākam patika viens no tiem dēliem vairāk nekā otrs. И написано, что Исаак любил одного сына больше, чем второго. Bet mammai jau otrs patika А dēliņš. мама наоборот. Ka tā ir viena no viņa kļūdām, ko viņš pieļauj. И это одна из их ошибок, которую он допустил. Ko atkal Īzāks rada jaunu tādu schēmu, ko nodot saviem bērniem tālāk. Где Исаак опять создает схему, которую передает своим детям. Un mēs varam mācīties no Īzāka to, ka Dievam patīk atbildēt uz tēvu lūgšanām. И мы можем учиться у Исаака, что Богу нравится отвечать на молитвы отцов. Ja jūs esat tēvs, Если вы отец, vai jūs gatavojaties būt par tēvu, или вы готовитесь un стать jūs отцом, gatavojaties būt par а вы tēvu? же готовитесь стать отцами. Visi gatavojās būt par tēviem. Все готовятся стать отцами. Tad ieraugat to, cik būtiski Dievam patīk, cik svarīgi Dievam ir šīs tēva lūgšanas. Запомните то, что Богу очень важны молитвы отцов. Un uzticēties Dievam ir gudrāk nekā samelot. Доверять Богу мудрее, чем соврать. Jā, jo tad tālāk, kā es labi vēl tālāk pēc tam pateikšu. Un viena no šīm te Īzāka problēmām bija, kad viņš vienam no bērniem tā kā veltīja vairāk uzmanības, vai viņš izrādīja kaut kādu mīlestību vairāk savam vienam bērnam nekā citiem. Одна из ошибок Исаака была то, что он одному ребенку уделял больше любви и внимания, чем второму. Un lūk, kur arī rodas Jēkabs. И вот откуда появляется Яков. Un Jēkabs, viens no Jākabs. Īzāka bērniem, Один из детей Исаака, kuram pašam piedzimst 12 bērni, у которого самого рождается 12 детей, kurš dzīvo iekšā Abrahama svētībā. который живет в благословении Авраама. Un šeit arī ir tas paudžu stāsts par to, kad Abrahamam bija dots vārds. И здесь есть этот рассказ о поколениях, где Аврааму было дано слово, Apsolījums no Dieva, обещание от Бога. un viens no galvenajiem izpildītājiem, И один из главных, realizētājiem, кто будет реализовывать, bija trešā paudze pēc viņa, ir Jēkabs, было третье поколение, это Яков, kuram piedzimst 12 у dēli, которого родилось 12 сыновей, 12 cilts, 12 ciltis. Jā. 12 колен Израиля потом. Un kas notiek šeit? И что здесь происходит? Viņš ir tāds īsts, visu izrēķināja. Он все просчитал. Viņš tur viss viņam bija saplānots un У него izrēķināts. всё было Un спланировано, viņam просчитано. nebija viena sieva. У него было много жен. Viņš dabūja strādāt un atstrādāt un izrēķināt, kā iegūt ieguvumu peļņu.
Он все просчитал, как получить денежку. Jā, jo viņš ganīja šīs te jērus un Lābana to ganāmpulku. Он пас овец Лавана, Un tur viņš viņa daba atklājās. и там открылась его настоящая природа, его Un viņam сущность. arī bija viens dēls ļoti iemīļots. И у него тоже был один сын, самый любимый, Un Jāzeps. Иосиф. Un viņš šeit, mēs varam redzēt, kā tēvs. И мы видим, как отец. Viņš izdara to pašu kļūdu, ko viņa tēvs. Он делает ту же самую ошибку, что и отец. Un Dieva skatījums uz to, И Божий взгляд на это, ka tas tā nedrīkstētu būt. что так не должно быть. Ka mēs kā vecāki, kā tēvi, Мы как отцы, как родители. jā, jo šeit mēs esam visi tēvi, vai ne? Габрис. Nu, Mēs mēs paši visi esam veci. tēvi. Tam ir vieta būt, vai ne? Kad kurš tur dzemdināja, visi pēc kārtas bija šie te Bībelē, ir šie te raksti, kur tēvi dzemdina savus В Библии bērnus. написано, отцы рождали. Un ir tikai viena mamma, kas dzemdināja. Только одна мама, которая родила. Tā ir Marija. Это Мария. Nu, Marija, jā, jo viņas tēvs bija, bērnu tēvs bija debes tēvs. Потому что отец ребенка был небесный отец. Tāpēc šeit bija liela daļa arī cilvēciskam faktoram. Тут большая часть человеческому фактору. Tātad Jēkabs, ko mēs no Jēkaba varam mācīties? Что мы можем учиться у Якова? Kad Dievs grib, lai mēs uzticamies viņam, un tad mēs varam gūt svētību. Что Бог хочет, чтобы мы Ему доверяли, и тогда мы получим благословение. Jo mēs nevaram saņemt svētību, ja mēs paši strādājam. Мы не можем получить благословение, потому что мы сами работаем. Nu, šajā gadījumā vēl arī ir aspekts par to, ka Dieva apsolījums te realizējās. Здесь аспект про то, что, о том, что Dieva apsolījums uz Ābrahāmu, šī svētība, viņa praktiski iznāca ārā uz Jēkabu. благословение Авраама практически проявилось на Якове. Un, protams, ka no viņa iznāca šīs cilts, vienalga kāds viņas tur būtu bijušas. И из него появились эти 12 колен Израиля, неважно, какие они Jā, были, jo cilvēciskais faktors tik un tā spēlē lomu. потому что человеческий фактор тоже играет свою роль. Un ir kādi, kuram ir jācīnās ar Dievu, И есть кто-то, кому надо бороться с Богом, kā viņa tēvs tur darīja. как его отец это делал. Nē, nepareizi, viņš pats to darīja. Как он Ka сам reizēm это ir делал. jācīnās ar Dievu, lai saņemtu to, ko Dievs tev apsolījis dot. Иногда надо бороться с Богом, чтобы получить то, что Бог тебе обещал дать. Tas ir tas, ko mēs jaunā derībā redzam, ka tas, kas klauvē, Это то, что мы видим в Новом Завете. Тот, кто стучит, tas, kuram slāpst, тот, кто жаждет, tas, kas meklē, тот, кто ищет. ka ir lietas, kuras globāli notiek Dieva svētības dēļ, Есть вещи, которые происходят из-за благословений Бога. bet reizēm mēs šodien dzīvojam badā, А иногда мы сегодня живем в голоде, šodien mēs dzīvojam kaut kādā trūkumā, живем в недостатке, tāpēc, ka mēs esam neesam pieņēmuši šo te Dieva nodomu priekš mums. потому что мы не приняли Божий план для нас. Mēs neesam Dievu meklējuši, Мы не искали Бога, mēs neesam klauvējuši, мы не стучали, mēs neesam lūguši, мы не молились, mēs nesaņēmām atbildi, jo mēs neprasījām. мы не получили ответа, потому что мы не просили. Un reizēm mūsu dzīve ir tāda, ka mums ir pravietojuma vārds, И иногда наша жизнь такая, у нас есть пророческое слово, bet ir 20 gadi, kad es dzīvoju kā tāds nabaks pēdējais. но 20 лет я живу как последний нищий. Jo es neesmu nekā parādījis interesi uz to Dievu, uz to iedoto vārdu, kas man bija dots. Потому что я не проявила интереса к тому, что Бог мне сказал. Jo mums ir patiešām jāparāda interesi tāda nopietnāk. Потому что нам надо серьезный интерес проявить. Tas izklausās varbūt mūsdienās tā skarbi. В наше время это выглядит очень так Mums liekas, ka vajag vienkārši tā, bet es taču gribu. сложно. Ну, нам кажется, я же хочу, Es tak nāku uz draudzi. я же прихожу в церковь, Es taču arī kalpoju. я же служу, Bet es taču mājās lūdzu. я дома молюсь. Bet Dievs grib redzēt tādu ilgtermiņu nopietnu manu vēlmi. Но Бог хочет видеть долгосрочное мое Viņš желание. grib redzēt manu pastāvību. Он хочет видеть мое постоянство. Viņš grib redzēt manu uzticību. Он хочет видеть мое, что я Viņš, ему верна. viņš grib redzēt, ka man ir vajadzīgs ēst. Он хочет видеть, что я хочу кушать. Kā garīgais mans cilvēks varbūt jau ir badā nomiris. Что мой духовный человек уже там умер внутри. Dievs grib redzēt, ka es meklēju ēdienu priekš savu garīgā cilvēku. Бог хочет видеть, что я ищу еду для своего внутреннего духовного Un ja es человека. nedēļu neesmu ēdis fiziski, Если я неделю физически не ела, visdrīzāk es atrastos tur tajā, ārpus Liepājas, tur pie Liepājas robežas ir tāda liela augsta ēka.
Скорее всего, я буду находиться за лепой в Vai такой nu arī холодной комнате. kāds no maniem kaimiņiem zvanīs 112. Или кто-то из моих соседей позвонит 112. Jo, ja es fiziski neesmu ēdis, es saprotu, ka es nomiršu drīz vien. Потому что если я физически не буду кушать, я буду знать, что я скоро умру. Bet Dievs skatās uz mani garīgo cilvēku. Bet Бог смотрит на моего духовного человека. Ka tā kā Ādamam, kad viņš teica, ka tu mirsi, Как на Адама, что он сказал, что ты умрешь. ja tu atdalies no Dieva, Если ты отделяешься от Бога, tad tu mirsi. то ты умрешь. Un man ir vajadzīgs barot garīgais И cilvēks. мне нужно кормить своего духовного человека. Un ja es 7 dienas vai nezinu, cik ilgi nepabaroju savu garīgo cilvēku, Если я много дней не кормлю своего духовного человека, tad es domāju, ka mans garīgi, kā lai saka, tad debesīs jau, nezinu, eņģeļi vai kas man jau apkārt jau hienas salasās jau, ka te jau kāds ir, tie putni sāk lidot. tad в garīgajā pasaulē jau putni sāk lidot gar mani. Duhom, miriet. Latviski iztulkoju. Jā, kad uz putni, šie te putni lido uz mirušu miesu. Эти птицы прилетают на мертвое тело. Ok, Jēkabs, tātad, kad mēs domājam, ka mūsu dzīvē nav Dieva gribas, Когда мы думаем, что в нашей жизни нет Божьей воли, tad Dievs sāk strādāt mūsu kļūdām, jo mēs viņus veiksim. тогда Mums būs šīs kļūdas. Бог начинает работать с нашими ошибками, потому что ошибки будут. Un šī te cīņa ar Dievu viennozīmīgi zaudēt cīņu. Он в этой борьбе с Богом Mēs zaudējam. мы проигрываем. Mēs nevaram uzvarēt Dievu, jo viņam ir savs plāns. Мы не можем победить Бога, потому что у Бога свой план. Iesim tālāk pie Mūzes. Пойдем к Мозу, к Jūs Моисею. zināt, ka Dievs uzticēja Mūzum 2 miljonu cilvēkus plus mīnus. Вы знаете, что Бог доверил Моисею плюс-минус 2 миллиона людей. Es jau tad dalījos ar to, iztēloties, ka visi Latvijas iedzīvotāji, pilnīgi visi, kas dzīvo Я Latvijā. так представила, что это все жители Латвии. Pilnīgi visi Полностью Latvijā все. dzīvošie cilvēki. Полностью все, кто живет в Kad Латвии. Dievs pateikt vienam cilvēkam, Бог сказал одному человеку, paņem šo te tautu, возьми этот народ, kur dzīvo verdzībā šeit. которые живут здесь в рабстве. Un man patīk tā doma par to, ka nravится Ēģiptē, ka tur bija tik labi, ka mēs ēdām zivis, Про то, что в Египте было так хорошо, мы Безмаksas кушали zivis tur рыбу, bija. бесплатную рыбу. Tur bija melonas, Там были дыни, un tur bija ķiploki там был чеснок un loki. и лук. Un tur bija tik labi. И там было так хорошо. Un Dievs saka, pietiek ēst tās zivis un lokus. А Бог сказал, хватит есть эту рыбу и чеснок. Un visi latvieši pārceļās kaut kur, es nezinu. Давай Ved viņus теперь- tur projām, es tev neteikšu, uz kurien. Давай теперь всю Латвию веди, я тебе не скажу, куда. Visus šos te nabadzībā, verdzībā dzīvojušos, man ir plāns viņus beidzot izvest ārā, jo jūs visu laiku kurnējāt. Всех этих, которые живут в нищете, я тебе скажу, куда их вывести. Jā. Всех тех, кто жалуется Izstāties, ka постоянно. visā Latvijā nebūtu zemes un mājas, jo tad, kur tad viņi gāja? Tur bija tūkstnesis, cik lielam bija jābūt tūkstnesim, lai visa Latvija, jūs varat izstāties to, ka visa Latvija vienkārši ietu vienā barā, Jēzus maršā. Представьте, что вся Латвия Jēzus marš, идет ies pār Baltijas марш jūrai. Иисуса. Это должна быть большая-большая территория. Un Mūzum bija, bet iztēloties Mūzu, viņam bija jāizved visa Latvija ārā. Представьте себя на месте Моисея, ему Ну, а надо шесть, было да? вывести всю Латвию. Nodokļu nomocītās, korupcijas pārņemtās valsts, kur darbu nevar atrast, vai ne? Из страны, где коррупция, где не найти работу. Var tur tikai kanālā zivis pavelti ķert, tur ir pa pilnam, Там только на канале можно рыбу бесплатно ловить. un ķiploku kaut kur sagrābs. И где-то чеснок найти. Vispār ķiploku dārga Latvijā. Вообще чеснок дорогой в Латвии. Un Mūzum bija šī atbildība kā tēvam, И у Моисея была эта ответственность как отца. kad visi tauta teica, ka mums vajag ēst, mums beidzās ūdens. Весь народ сказал, мы хотим кушать, у нас закончилась вода. Pēc tam viņiem beidzās gaļa, viņiem nebija gaļa, vienkārši viņi gribēja gaļu ēst, Потом они захотели мясо, jo viņiem man bija apnikusi. потому что манна им надоела. Un zivis. Viņi gribēja atgriezties atpakaļ pie zivīm uz Ēģipti, Они хотели вернуться назад в jo viņas Египет, bija к bez рыбе, maksas tur. потому что там было бесплатно. Un Mūzes nāk ar šo te apgādnieka lomu. И Моисей идет в роли обеспечителя. Un tad mēs esam kā tēvi.
И мы, как отцы, kad mēs dzīvojam šajā te verdzībā, когда мы живем в этом rабстве, mēs pelnām savu minimālo algu, мы зарабатываем свою минимальную зарплату, mēs atdodam 80% pa komunālajiem, мы отдаем 80% за коммунальные, mums paliek 10% jāatdod draudzēji, у нас остается 10% надо отдать в un paliek церковь. 10%, kas ir 10%. 20, sanāk vēl 10% mēs gribētu apēst, Мы хотели бы их скушать, bet sanāk, ka mēs apēdam 20, но получается, что мы съедаем 20, un tad mums nesanāk, lai aiziet ciemos, и потом у нас не хватает, чтобы пойти в гости, un mūsu zandals noplīst, и сандаль порвался, un mums ir grūti, и нам трудно. un Dievs saka tā, И Бог говорит ja так, tu esi tēvs, если ты отец, kuram ir 2 miljoni bērni, у которого 2 миллиона детей, tāda ar Dievu viss ir iespējams. то с Богом все возможно. Tur tas interesantais moments par to gaļu paipals. Так, там интересный момент с этими Tur с rakstīts, мясом. ka tās paipals bija līdz, tur vienā no tiem, kad pareiķina tās vienības, cik tālu un cik dziļi bija tās paipals. Перепела. Tie putni, Что если, gaļa, kas nāca. когда мясо им Бог дал, если посчитать, сколько это Tā vienība, ja, kad Cik līdz tik bija? celim tur bija viss tāds, cik tur bija tās homērs tur tālumā, ka tur 100 metru tālumā, un viss tur līdz ceļiem vienkārši pilns ar paipalām. Tur. И там была такая большая-большая площадь, где те до колена были эти перепела. Visā tajā nometnē, kur 2 miljoni cilvēku, un tur teica, ka viņi gandrīz tur dienu lasīja viņus, cik tad viņi salsīja. Во всем этом лагере, где было 2 миллиона человек, и Tur они там, tu peldi viņās. короче, ты мог там плавать в этих Tu vari перепелах. peldēt, un tu visu dienu lasi tās Они целый paipals, день lai собирали un этих tev перепел, nepietiek. и им не хватало. Tas tāds īsts latviets. Настоящий латвийский Es atvainojos. Vienkārši, ka nav gana vienkārši. не хватает. Tad Dievs saka, ja tu esi ar mani, tad tev pietiks. Тогда Бог говорит, если ты со мной, то тебе хватит. Tev pietiks arī ar to mannu, ko es tev pirms tam biju devis. Тебе хватит той манны, которую я тебе до этого давала. Mannu, es nezinu, viņi izbira man, es nezinu, cik biezā slānī tur nav teiks, bet tu tā kā bišķiņa ar karotīti tur skrāpē viņu. Я не знаю, какой слой там был этой манны, но они собирали лопаткой его. Pēc, ar kaut kādu karotīti, es Или nezinu. ложкой, или лопаткой. Lāpstiņas tur bija priekš kaut kāda cita paredzēts. Ka tas bija, arī ar to pietika. Им хватало этого. Pēc Dieva nodoma viņiem būtu pieticis ar mannu. По Божьему плану им бы хватило манны. Un vienkārši dēļ tā, ka viņi kurnēja, viņš viņiem iedeva tādu pārbagātību. Ну, потому что они жаловались, он дал им этих перепелов. Un Dievs redzēja, ka Много, viņiem arī ar много. to nepietiek, ar pārbagātību И nepietiek. Бог видит, что даже когда много, им все равно не хватает. Un no mūsu mēs varam mācīties, ka viņam un arī mums reizēm ir jādod uzdevumi citiem cilvēkiem, ka mums ir jādeliģē savu uzdevumu. И у Моисея мы можем учиться, что нам надо разделять обязанности. Jo среди loģiski, людей. ka viens cilvēks nevar pārvaldīt 2 miljonu cilvēku. Потому что логично, что один человек не может Pārvaldīt, organizēt 2 miljonu организовать 2 миллиона cilvēku человек каждый день. ikdienu 2 miljonu cilvēkiem. Un viņam tur bija, protams, nesaskaņas viņiem savā starpā. И у них начались разногласия. Viņiem vajadzēja tur tiesāties vienam ar Им otru. надо было судиться. Viņiem vēl tur visu kaut ko vajadzēja. Еще там много чего было. Un Dievs, sanāk cauri Jetru, piemēram, sievas tēvs. Через отца жены. Viņš iedeva šo te ideju, ka tu vari iedot atbildību citiem cilvēkiem. Он дал Моисею идею, что ты можешь распределить обязанности с другими людьми. Un ja mums kā tēviem, ka mēs netiekam galā ar saviem darbiem, И нам, как отцам, если мы не справляемся со своими un mums ir tik обязанностями, daudz darba, un mums ir bizness, у нас только работа, бизнес, tad mēs varam uzticēt kaut kādas lietas, sadalīt šo atbildību. мы можем разделить эти обязанности. Jo kā Mozum, Dieva vārds teica, Dievs saka, tev nav tas viss jānes vienam. Как Моисею, Бог сказал, тебе не надо одному это нести. Un vēl viens moments, kad viņš, jūs zināt, ka Šodien Mozes moment. bija tas, kurš nones likumu cilvēkiem. Вы знаете, что Мозес принес закон? Un tas ir arī, Lūdzam. kas mums reizēm jādara ģimenē. Иногда это то, что нам надо делать в семье. Ka mums ir no Dieva jāsaņem šis te Dieva pirksta rakstīts plāksnes. Нам надо от Бога получить Божьей рукой написанные пластины. Un pat ja mēs nevaram viņus tā kā ievērot kā Mozes, viņš pirmā reize viņš nonāca no kalna zemē ar šīm plāksnēm, viņš sadusmojās un sasit viņus. И если мы не можем этим управлять, когда Моисей спустился первый раз с горы, он из-за гнева разбил эти Kad Dievs dod пластины. otro reizi, Тогда Бог дает второй раз. kad Dievs tā kā, viņš pieņem tavu kļūdu,
Бог принимает твою ошибку. Viņš tev dod iespēju iet tālāk. Он дает тебе возможность идти дальше. Viņš iedeva to pašu likumu vēlreiz. Он дал этот же закон второй раз. Un runāja par likumu, kad neviens Говоря о jau законе, nevar никто. ievērot likumu pilnībā. Никто не может полностью исполнить закон. Tas nozīmē to, ka mums ir jāuzticās Dievam. Это значит то, что нам надо доверяться Богу. Ķēniņš Dāvids, Царь Давид, nav vairs daudz atlicis. много не осталось. Šie ir tādi pilnīgi, viņi nav patriarhi, bet viņi ir tādi tēvi, kas ir ielikuši tādus pamats visai. Viņi ir prototipi visiem tēviem, kas ir uz zemes. Он создал прототип. Jā, visi šie tēvi, par ko mēs runājam. Все эти отцы, про которых мы говорим, это прототипы отцов Jā, prototipi tēviem mūsdienās. в наше время. Ķēniņš Dāvids, Царь Давид, mēs zinām, viņš uzvarēja Golijātu. он победил Голиафа. Viņš cīnījās ar Saulu, viņš bija jau svaidīts par ķēniņu. Он сражался с Саулом, Viņš cik он был tur помазан на царя 11, уже. 20 gadus Sauls mēģināja viņu nogalināt. Много лет Саул пытался убить Pat Давида. vairāk, man liekas. Un tad viņš kļūst par ķēniņu. И потом Давид становится царем. Viņam bija kāds 9 sievas, plus vēl kaut kāds blakus sievas. У него было где-то 9 жен, плюс еще дополнительные жены. Viņam bija diezgan daudz bērnu, У него было много детей. bet mēs varam redzēt, ka viņš bija aizņemts ar savu karapulku vadīšanu, Но он был занят военными действиями. viņš bija aizņemts ar valdīšanu, Он был занят царствованием. viņš bija aizņemts kaut kādā ziņā arī ar sievām, Он был занят женами. un viņš nebija tik ļoti aizņemts ar saviem bērniem. Но он не был занят своими детьми. Un sanāca tā, ka viņa dēli viens nogalināja otru, Получилось так, что один сын убил другого. bija izvarošanas gadījumi. Был момент изнасилования. Pēc tam pat kāds gulēja ar viņa blakus, ar viņu sievu sanāk. Потом один из сыновей спал с его женами. Un Dāvids kā tēvs, И Давид, как отец, viņš kaut kādā ziņā nebija īsti klātesošs saviem bērniem. в каком-то смысле он не проводил время с детьми. Un tāpēc mēs varam redzēt šīs te sekas, И поэтому мы видим эти последствия. ka viņš kā izcils vadītājs, Он как очень такой хороший предводитель. viņam bija viena ļoti laba īpašība, У него была очень одна kas хорошая izglāba особенность, visu viņa mīnusus, которая победила все его минусы. kad mēs skatāmies uz viņa bērniem. Tie mīnusi tur radās ar sievām un bērniem. Когда мы смотрим на его минусы с детьми и женами, Ka viņš mācīja nākt Dievu priekšā un prasīt piedošanu un atzīt savus kļūdas. он мог приходить к Богу и признавать свои ошибки и просить прощения. Jo viņam bija šī te sirds pēc Dieva. Потому что у него было сердце от Бога. Un Dievam patīk, ka mēs vienalga, kāda mēs būtu kā tēvi, И Богу, все равно, какие мы как отцы, ka mēs nākam pie Dieva, Богу важно, чтобы мы приходили к Нему, ka mēs uzņemam to Dievu vārdu, kas tiek sūtīts mums, чтобы мы принимали Божье Слово, которое Бог дает. ka katrs vārds ir labi noderīgs priekš labošanas, priekš... Потому что каждое слово важно и нужно для научения. Un kad pie viņa atnāca pravietis un teica, И когда к Давиду пришел пророк и сказал, ka to jēriņu to es atņēmis vienam tādam nabadzīgam cilvēkam, что этого ягненка ты отнял у одного бедного человека, kuram bija tikai viens jēriņš, у которого был всего один этот ягненок, bet tev ir visi ko vien tu ievēlies. а у тебя есть все, чего ты не pожелаешь. Un Dāvids nāca tādā grēka nožēlā Dievu priekšā. И Давид пришел к Богу и просил прощения грехов. Ka mums ir vajadzīgi vienkārši tāda godīga, ka mēs noskanējam savu sirdi. Нам нужна вот эта честность пред Богом, чтобы мы свои сердца приготовили. Ka mēs meklējam Dievu klātbūtni Что мы ищем Божьего un присутствия. ka mēs atzīstam to. И что мы признаем свои ошибки. Ka mēs, ejot cauri šim te rengenam, mēs ieraugam to, ka mēs esam kļūdījušies. Что, проходя через рентген, мы видим свои ошибки. Un Dievs vēlas, lai mēs savu sirdi visu atdotu Viņam. И Бог хочет, желает, чтобы мы все свое сердце отдали Ему. Un arī, ka Dievs ir visu laiku ar mums. И то, что Бог всегда с нами. Un tāpat laikā, nestoties uz to visu labo, И в то самое время, несмотря на все это хорошее, ka grēkam ir arī sekas. у греха есть последствия. Esiet klātesoši saviem bērniem. Будьте со своими детьми. Tas vēl nav beigas. Это еще не конец. Kāds var uzalpot, kad Кто-то может вздохнуть. aiziesim vēl pie viena no tēviem.
Рассмотрим еще одного отца. Tēvs, kurš bija uz zemes. Отец, который был на земле. Varbūt tas kaut kādā veidā vairāk runā tieši uz mani. Может быть, это в каком-то смысле больше говорит ко мне. Un es ceru, ka arī jums tā kā atklāsme var nākt. И я думаю, что вам это тоже может быть как откровение. Tēvs, Отец, kur es, kā lai saka, varbūt visi nepamanīs. может, все не заметят. Un ka tas ir Jēzus tēvs, Это Отец Иисуса. kuru viņš pats, kā lai saka, viņš nebija viņa bioloģiskais tēvs. Иосиф, он не был его биологическим отцом, Bet viņš var teikt, ka tas ir tā kā Dievs mums runā caur līdzībām, caur visiem cilvēkiem, kas ir Bībelē rakstīti. но Бог говорит к нам притчами через людей, которые в Библии описаны. Dievs gan saka par pagāniem, ka viņš viņus ir pielicis klāt un darījis par saviem īstiem bērniem. Бог говорит о язычниках, которых Он сделал своими детьми. Ka mēs visi, mēs neesam no ebreju izcelsmes, bet mēs esam viņa bērni. Что мы не из евреев, но мы все равно Его дети. Tie, kur pieņem viņu kā tēvu, Те, которые принимают Его как Отца. un Jāzeps ir labs piemērs tam, Иосиф хороший пример этому. ka tas ir viens no tēviem, kurš ir vismazāk novērtēts kaut kādā ziņā. Один из отцов, которого меньше всего оценили. Bet viņa dēls, Но его сын, un nenolieksim, ka Jēzum arī bija jāmācās. ну Иисусу тоже надо было учиться. Mēs reizēm idealizējam Jēzu, mums liekas, ka viņš piedzima un no pirmās dienas viņš staigāja pa ūdeni, vai ne? Мы иногда идеализируем Иисуса, и нам кажется, что Он уже с рождения ходил по Ka воде. viņš piedzima, ka viņš pats sev pabaroja, Что Он там родился, сам себя покормил. ka varbūt viņam vispār nevajadzēja mācīt pienu, vai ne? Может, ему вообще не нужно было Jo молоко viņš матери. taču ir Dievs, Он же Бог, ka viņam vispār nekas nav vajadzīgs, что ему nичего не ka надо. viņš varēja neiet uz skolu, Он мог не ходить в школу. ka viņam nevajadzēja mācīties amatu nekādu. Ему не надо было учиться никакое ремесло. Viņam taču nebija raksti jālas, vai ne? Ему уже не надо было Писание Viņš taču ir читать. Dievs, viņš pats viņus sarakstīja. Он же Бог, Он же сам их написал. Bet izrādās, Оказалось, ka viņa tā kā, var kaut kādā ziņā teikt, ka auģu tēvam, что его приемному отцу viņam bija sava loma Jēzus dzīvē, была своя роль в воспитании Иисуса. jo viņš audzināja Jēzu kā cilvēku. Он воспитывал Иисуса как человека. Viņš vienkārši viņam deva šīs te iespējas, kā lai saka, šo te vairāk iespēju būt dievnamā, piemēram, varbūt. Он давал ему эту возможность быть больше в храме. Viņš sūtīja viņu tur mācīties. Он посылал его туда учиться. Iespējams, ja viņš nebūtu satvērs to misiju, ko eņģelis tā kā izteica Marijai, Если tam бы arī он viņam не pašam. понял то, что ангел сказал Марии, Varbūt viņš vispār nebūtu raksts viņam mācījis. может быть, он не учил бы его Писанию. Bet tajā pašā laikā viņš audzināja viņu kā cilvēku. В то же самое время он воспитывал Иисуса как человека. Un Bībele arī daudz patiesībā nerunā vispār par Jāzepu. И Библия вообще много не говорит об Иосифе. Iespējams, lai mēs viņu arī neidealizētu. Возможно, чтобы мы его не Tieši tāpat kā Marija. идеализировали. Так же самое, как и Мария. Ir tikai daži teikumi Bībelē par Mariju, tāpat kā par Jāzepu. Несколько предложений в Библии о Марии, так же, как и о Иосифе. Bet par Jāzepu ir teikts, ka viņš aizsargāja savu ģimeni. Но об Иосифе говорится, что он охранял свою семью. Viņš pastāvīgi uztvēra Dievu vārdu, kas bija teikts. Он постоянно питался Божьим Словом. Ja jūs atcerēsieties, ka viņš, kad piedzima, tad Dievs teica Jāzepam tur sapnī, tagad dodies uz Ēģipti, tagad dodies uz turieni. Если вы помните, то Бог постоянно во сне говорил с Иосифом: теперь иди в Египет, теперь иди туда. Var teikt, ka viņš bija Dievu dzirdošs vīrs. Можно сказать, что он слышал Бога. Viņš akceptēja Dievu vārdu, kas nāca. Он Viņš pieņēma un darīja to, ko принимал Dievs Божье viņam Слово и sacīja. делал то, что Бог ему говорил. Un, lai cik brīnumaini neliktos viens no tēviem, kur nav rakstīts nekādas kļūdas. И как бы ни странно, один из отцов, который не совершил ошибок. Tas nenozīmē, ka viņš viņus neveic, vienkārši Dievs, Svētais gars neatzina par to, ka tas būtu publicējams. Ну, по крайней мере, Дух Святой не написал об ошибках. Un ir teicis, ka tur ir kļūda. Kad Jāzeps, ka viņš bija godīgs cilvēks. И сказано, что Иосиф был честным человеком. Un ka žēlstība uzvar vienmēr. И что милость побеждает всегда. Jo var teikt, ka viņš kaut kādā ziņā, viņš savu dzīves misiju, Можно сказать, что свою миссию viņš bija ziedojis, Jēzum, он bērnam, пожертвовал на pieņemtam воспитание bērnam, Иисуса, да, который он принял. kurš no mums būtu gatavs ņemt sievu, kur ir grūtniece par sievu.
Кто из нас был бы готов принять жену, которая беременна от другого, un audzināt bērnu kā savējo. и воспитывать чужого ребенка как своего? Nu, es domāju, ka te ir, kur augt mums. Я думаю, что есть где расти нам. Pieņemt jaunavu, kur mēs redzam, ka viņa nav jaunava. Принять девственницу, когда Jā. видно, что это не девственница. Un Dieva vārds saka, ka tā ir žēlastība, ja kāds savas dievapziņas dēļ panes bēdas netaisnību ciestams. Tas no 1. Pētera. Ka tā ir žēlastība, Что это милость, ja kāds savas Благодать. dievapziņas dēļ кто из-за своей богобоязненности panes bēdas netaisnību un cieš. переносит беды, печали и страдает. Un viņš jau daudz dabūja ciest no tā, kad bija viss šīs te apsūdzības, bija skatieni uz viņu. Он много страдал из-за того, что все на него смотрели, не понимали. Un visi jau zināja tā apkaimi, Apsūdzēja. kur viņš dzīvoja, kad jūs neesat precējušies, kāpēc tavai sadarinātajai, kāpēc viņa gaida bērnu. Ну да, и те, кто жил с ними рядом, они говорят, вы еще не женаты, уже твоя девушка ждет ребенка. Un viņš pats negribēja pat pieņemt viņu. И он сам не хотел его принимать. Un arī šī vārda došana viņam. И вот это имя, которое надо было дать, Tā laika sabiedrībā tas nebija tā, tur nevarēja likt vārdus, kādu tev vienā prātā, viņam bija jāliek tēva vārds. в то время ты не мог дать ребенку какое хочешь имя, надо было давать имя своего отца. Un arī mēs, kad paklausam Dievam, tad reizēm mēs saņemam pazemojumus no citiem. Иногда, когда мы слушаем Бога, мы тоже из-за этого страдаем, люди нас унижают. Un, bet Dievs to mīl, ka mēs uzņemamies citu vainas. Но Бог любит, когда мы Uzņemamies citu vainas. Uzņemamies to, ko neesam paši izdarījuši. принимаем, Uzņemamies atbildību par to, ko neesam paši. принимаем ответственность за то, что мы сами не делали. Ka tas ir algas vērts. Но это достойно награды. Un tad mēs esam pie Dieva tēva. И теперь мы подошли к Богу Отцу. Ka tāpat kā likums, ka neviens to nevar izpildīt. Так же самое, как закон, который никто не может исполнить. Ka mēs visu lomas, ko mēs darām savā dzīvē, Все роли, которые мы совершаем в своей жизни, gan vīra, gan tēva loma, роль мужа, роль отца, ka viņa redzot šos te varenos Dievu vīrus, Dievu cilvēkus, смотря на всех этих Божьих людей, ka bez Dieva neviens nebūtu izdarījis to, iznest to misiju, ko Dievs bija viņiem uzticējis. без Божьей помощи никто бы не смог исполнить ту миссию, что Бог им доверил. Ka tas ir tā kā ar likumu, ka tikai caur Jēzu mēs to varam piepildīt, paši pat nedarot, pieņemot Jēzu. И все это мы можем исполнить, приняв Иисуса. Un tieši tāpat, kad Dievs mums dod šo ziņu caur visiem šiem tēviem, И так же самое, как Бог дает нам... Что дает? caur šiem tēviem, ziņa caur šiem tēviem, pamācība caur šiem tēviem, учит нас через этих отцов. ka bez Dieva mēs to nevaram izdarīt. Без Бога мы не можем это сделать. Ka visi šie tēvi, Что все эти отцы, viņiem visiem bija kaut kādā brīdī jāgriežas pie Dieva pēc palīdzības. и они все обращались к Богу за помощью. Jo Потому что Dievs ir nemainīgs, Бог не меняется. mēs uz viņu varam paļauties. Мы на Него можем полагаться. Viņš ir ideāls tēvs. Он идеальный отец. Un caur Jēzu viņš parādīja, cik brīnišķīgas attiecības mums var būt ar mūsu dēliem, meitām, ar bērniem. И Он через Иисуса показал, насколько прекрасными могут быть наши отношения с нашими детьми. Jo mēs zinām, ka viņš ir arī, viņš teica, ka viņš ir Jēzum tēvs, Dievs dēls, Dievs tēvs. Потому что Он для Иисуса был отцом. Kad šīs attiecības ar tēvu, kad Jēzus saka, И что эти отношения с отцом, когда Иисус сказал, ka es neko nedaru, ko mans tēvs nav darījis, ja es neredzu, ko viņš to darīt. я ничего не делаю из того, что не делал бы мой отец, что я бы не видел, что делал мой отец. Tad viņam bija tik tuvas attiecības, У них были настолько близкие отношения, ka viņš lūdza tēvu, что он просил отца, lai viņš varētu izdarīt to, ko viņam tā kā tēvs bija sacījis. чтобы он мог исполнить то, что отец ему сказал. Ka viņš pilnīgi neko nedarīja no sevis. Что он полностью ничего не делал от себя. Ka tas ir mūsu piemērs, un kāpēc Jonadabs ir mums piemērs. Поэтому Jonadabs. Йонадаб нам пример, Ka viņš izpildīja to, ko Dievs gribēja. что он исполнил то, что Бог сказал. Viņa dēli darīja bez ierunām to, ko tēvs bija viņiem mācījis.
его дети делали без пререкания то, что отец их научил. Ka viņi to labprātīgi darīja daudzās paudzēs. Что они это с удовольствием делали с поколения в поколение. Un Jēzum, Добровольно. jā, un interesanti vispār par tēvu, ka Dievs, kad no Jesajas 34, tur teica, ka, bet, kungs, tu taču esi mūsu tēvs, mēs esam māls, bet tu mūsu veidotājs, mēs visi esam tavu roku darbs. Ну, в Исаии 34:8 говорит: «О Господь, Ты наш Отец, мы как глина, Ты из нас творишь, и мы все, там срок, darbs, Твоя ручная работа». Vai mēs savu dzīvi atdodam viņam, viņa rokās, ka viņš mūs veido? Мы можем отдать свою жизнь в руки Бога, чтобы Он с нас творил свои сосуды. Vai arī mēs reizēm sakam, kāpēc tu man uztaisīji tur ar tādiem rokturiem? Иногда говорят: почему Ты нас сотворил с такими ручками? Kāpēc tu tādu krāsu man esi devis? Почему Ты дал мне такой цвет? Kāpēc es esmu piedzimis balts, es gribēju būt melns? Почему я родился белый, хотел быть черным? Kāpēc tu man iedevi sprogainas mācības, es gribu taisnus? Почему Ты дал мне волнистые волосы, я хотел прямые? Kāpēc tu man iedevi tur tādus uzacis skaistas, kuras saugušas kopā? Почему Ты дал мне такие брови, которые срослись вместе? Vai arī tāds, kurus var ķemmēt? Или такие, которые можно Ka расчесывать? mēs apsūdzam savu radītāju par to, kāds viņš mūs ir radījis. Что мы осуждаем Бога за то, какими Он нас создал. Ka mēs varētu vienkārši pieņemt to, kādi mēs esam, jo Dievs jau mūs ir radījis. Чтобы просто принять то, какими Бог нас создал, потому что Бог нас такими создал. Un šis gan ir interesants, vai ne? Tāpēc jums būs tā lūgt. Поэтому вам надо так молиться. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi. Amen. Redzat, kad mums pat Bībele saka, kā mums lūgt Tēvu, Видите, даже в Библии написано, как надо молить Отца. ka mums pašiem nepietiks. Что нам самим не хватит. Mums nepietiek resursu, У нас не хватает ресурсов, mums nepietiek у zināšanas, нас не хватает знаний, mums nepietiek у нас enerģijas, не хватает энергии, mums nepietiek tur vēl viss kaut kas. много чего нам не хватает. Kad Dievs mums saka, vienkārši lūdziet mani, Что Бог говорит: просто просите меня, jo es esmu jūsu tēvs. потому что я ваш Отец. Ja jūs to pieņemat, tad es kļūstu tāds. Если вы это примете, то я таким стану для вас. Un tāds pēdējais slaids Последний слайд. nogurušai tautai. Уставшему народу. Es redzu, ka jūs esat labi klausītāji. Я вижу, что вы хорошие слушатели. Dievs ir svētījis, ka mums komentētāji šodien nav ieradušies. Бог благословил, что сегодня не явились комментаторы. Kad es gribu arī teikt par tiem, kuriem nav tēva, Я хочу говорить о тем, у кого нет отца, kuri ir uzauguši bez tēva. которые выросли без отца. Kad kaut kādā ziņā mēs varam teikt, ka Ādams bija tāds pats. В каком-то смысле можем сказать, что Адам был таким же. Un to laiku, kamēr viņš bija ar Dievu. И все равно он был с Богом. Nē, to laiku, kad viņš bija ar И в Dievu, то время, когда он был с Богом, tad viss bija labi. все было хорошо. Dievs bija pastāvīgi viņa attiecībās, Бог был постоянно в их отношениях. un Dievs mums ir šodien pieejams visu laiku. И Бог также нам доступен сейчас все время. Mēs varam šo te garīgā ziņā atgriezt ēdens dārzu atpakaļ šodien. В духовном смысле мы можем вернуться в Эдемский сад сегодня. Un mēs varam baudīt Dieva labvēlību katru dienu. И можем наслаждаться Божьей благодатью каждый день. Tas nenozīmē, ka mums nebūs grūtības.
Это не значит, что у нас не будет трудностей. Tas nenozīmē, ka mums nebūs kļūdas. Это не значит, что у нас не будет ошибок. Tas nozīmē, ka mēs paliekam cilvēki. Это означает, что мы просто остаемся людьми. Mums ir savs raksturs, У нас свой характер, mums ir savi lēmumi. у нас свои решения. Bērnībā mēs katrs bijām traumēti savādāk. В детстве каждый из нас был травмирован Paldies по-своему. Dievam, ka mūs nenes uz altāra. Слава Богу, что нас не несут на алтарь. Un mēs izaugam katrs dažādā vidē. Мы каждый выросли в своей среде. Mums katram ir savādāks sirds. У нас у каждого разные сердца. Un katram ir sava motivācija un pozīcija. У каждого своя мотивация и позиция. Bet Dievs ir pieejams visu laiku. Но Бог доступен каждому. Un tāpēc arī es biju domājis par šo tēmu, par cilvēks kā tāds. И поэтому я думала о теме как человек как таковой. Ka mums ir jāiemācās piedot sev un citiem. Нам надо научиться простить себе и другим. Gan saviem tēviem, Своим отцам. viņi nebija ideāli. Они не были идеальные. Dzied Bībelē gandrīz neviens tēvs nav gluži bijis ideāls. Даже в Библии почти ни один отец не идеальный. Tas nenozīmē, ka tu nevari būt ideāls ticīgais. Это не означает, что ты не можешь быть идеальным верующим. Tas nenozīmē, ka tu nevari būt ebrejiem grāmatā ierakstīts 12. nodaļā, Это не означает, что ты не можешь быть в книге Евреев записан в 12 главе, kur ir uzskaitīti šie tēvi, kas ir iznesuši cauri Dieva nodomus un plānus. где описаны отцы, которые несли Божьи планы Un, в вере. jā, par bērniem, ka bērniem ir vajadzīgs, lai tu būtu dievbijīgs tēvs katru nedēļas dienu. И детям нужен, чтобы ты был богобоязненный отец каждый день в неделе. Un starp citu šie te punkti И, pēdējie, между прочим, эти последние пункты tie ir no Ījaba dzīves. Nu, – это из жизни Иова. izanalizējot, kāds Ījabs bija kā tēvs. Изанализируя, каков Иов был как отец. Ka viņš bija pastāvīgi ar saviem bērniem, Un viņa vēl- galvenais mērķis, Он был постоянно со своими детьми. par ko viņš satraucās, bija bērnu garīgā dzīve. И то, о чем он беспокоился, была духовная жизнь его детей. Un redz, kur neļaut šīm traģēdijām, kas mums apkārt šķirt mūs no Dieva. Не позволять трагедиям, которые вокруг нас, отделять нас от Бога. Pat, ja mums ir 10 bērni Даже если у нас 10 детей. un nāk kaut kāds, nezinu, vulkāns aktivizējās, И активировался какой-то вулкан. nu ne tikai Latvijā, Latvijā nē. Не только Varbūt Латвия. šeit nāk kaut kāda dabas katastrofa Ну, может быть, какая-то природная катастрофа. un tuvojās 11. septembris. Приближается 11 сентября. Katastrofas var notikt, Катастрофы могут произойти. bet ka mēs paliekam kā Ījabs, Но чтобы мы остались как Иов. pat ja viss man ģimene ir bijusi kaut kur vienā vietā, Даже если вся моя семья была где-то в одном месте. ka mēs paliekam ar Dievu neskatoties ne uz ko. Чтобы мы остались с Богом, nесмотря ни на что. Droši vien ar šo es izsaucu savus muguņus. Dievs man pārbaudīs. У нас Es этим, esmu žēlīga. наверное, этим я вызываю на себя огонь. Будьте ко мне благосклонны. Un lielākā dāvana, ko mēs varam dot saviem bērniem, ir Samai- mūsu attiecības ar Dievu. Самый большой подарок, что мы можем дать своим детям, это наши личные отношения с Богом.